ASV un Irānas sarunas, kas notiek Pakistānā, ir nonākušas strupceļā jautājumā par kontroli pār Ormuza šaurumu, un abas puses ir apņēmušās turpināt karu. Irāna paziņoja, ka tā pieprasa pilnīgu suverenitāti pār Ormuza šaurumu un tiesības iekasēt nodevas par kuģu caurbraukšanu, kamēr Donalds Trumps pats vēlētos pārņemt šaurumu kontroli savās rokās. Turklāt Trumps paziņoja, ka ASV pilnībā iznīcinājušas Irānas armiju, tostarp arī valsts jūras spēkus. Taču Teherāna jau ir parādījusi, ka ir gatava turpināt karu ar to pašu iznīcināto armiju. Tādējādi var izdarīt pirmos secinājumus par tiešajām sarunām. Irāna vēlreiz uzsver savas sarkanās līnijas. ASV viceprezidents J.D. Vance brīdina, ka amerikāņu sarunu vedēji nebūs labvēlīgi pret Irānas spēlēm. Savukārt Donalds Trumps apgalvo, ka ASV ir sākušas Ormuza šauruma attīrīšanas procesu. Apspriedīsim kopā, kas pašlaik notiek sarunās Pakistānā. Mani sauc Aleksejs Piči, apspriedīsim šo tēmu kopā, bet pirms mēs sākam, lūdzu, abonējiet kanālu, nospiediet patīk šim raidījumam un atstājiet jebkuru savu komentāru zem šī video. Ja vēlaties atbalstīt šī YouTube kanāla darbu, to var izdarīt ar jebkādu ziedojumu. Izmantojiet saites un rekvizītus šī video aprakstā vai QR kodu uz jūsu ekrāniem. Un noteikti abonējiet man Telegram kanālu Piči News. Saitu uz to arī šī video aprakstā. Tātad līdz vēlai sestdienas naktī Islamabadā turpinās augsta līmeņa amerikāņu un irāņu amatpersonu tikšanās. Augstākā līmeņa tikšanās pēdējo 50 gadu laikā. Tās laikā viņi cenšas izbeigt 6 nedēļas ilgu šo karu. Kāpēc 50 gadi? Tāpēc, ka pēdējo reizi tik augsta līmeņa amerikāņu un irāņu amatpersonas tikās vēl pirms Islāma revolūcijas 1979. gadā. Saskaņā ar Pakistānas avotu tiešās sarunas starp ASV viceprezidentu J.D. Vansu, īpašo sūtni Stīvu Vitkovu un prezidenta Trumpa znotu Džaredu Kušneru, kā arī Irānas parlamenta spīkeru Mohamedu Bakeru Galibafu un ārlietu ministru Abbasu Arakči turpinās līdz vēlai naktī. Un ar prognozes, ka tās turpināsies arī svētdien. Sanāksmē piedalījās arī Pakistānas armijas štāba priekšnieks, kuru ļoti iecienījis Donalds Trumps un kuram ir saiknes ar Irānas Islāma revolūcijas sargu korpusu. Un tieši tagad Financial Times raksta, ka no Islamabadas ir kļuvis zināms, ka sarunas starp ASV un Irānu ir nonākušas strupceļā jautājumā par kontroli pār Hormuza šaurumu. Jo īpaši Irāna uzstāvē saglabāt savu kontroli pār ūdensceļu un iekasētu maksas no kuģiem. Tas nozīmē, ka Irāna pieprasa iziet kā uzvarētāja no šī kara. Proti, Hormuza šaurums jāatzīst tikai par Irānas teritoriju, un tikai Teherānas režīms nākotnē varēs lemt, ko un kā laist cauri šiem ūdeņiem. Interesanti, ka vēl pirms kara sākuma Irānai šādu prasību sarunu ietvaros vispār nebija. Tas ir vēl viens Donalda Trumpa nopelns. Trumps viltīgi piedāvāja Irāņiem izveidot kopuzņēmumu, kas iekasētu nodevas no caurbraucošajiem kuģiem un dalītu naudu uz pusēm. Tātad jā, nebrīnaties, Trumps piedāvāja pretiniekam proti Irānai kopīgi pelnīt uz sabiedroto rēķina. Tas ir Persijas līča valstīs. Taču, kā kļuva zināms, Irānas sarunvedēji atsakās no idejām par kopīgu kontroli, neskatoties uz augsta līmeņa tikšanos. Tas ir ASV viceprezidentu J.D. Vansu un Irānas karalaika līderi Mohamedu Bagiru Galibafu. Šajā kontekstā ASV pārstāvis paziņoja, ka sestdien vairāki ASV jūras spēku kuģi šķērsoja Hormuza šaurumu, kura blokāde no Irānas puses izraisīja lielāko energoresursu piegāžu traucējumu pasaules vēsturē. Tomēr Irānas valsts televīzija un avots Pakistānā noliedz informāciju par jebkādu amerikāņu kuģu pārvietošanos caur šo ūdensceļu. Tur tika paziņots, ka viņi tiešām bija pietuvojušies šaurumam, Irāņi viņus brīdināja un viņi apgriezās un aizgāja. Turklāt ASV armijas centrālajā pavēlniecībā paziņoja, ka amerikāņu kuģi ir sākuši Hormuza šaurumu atmīnēšanas procesu, lai gan Irāņi par to nezināja un it kā padzina amerikāņu kuģus no šauruma. Ir vēl viena pazīme, kas liecina par strīdīgu jautājumu. Iepriekš augsta ranga Irānas amatpersona ziņu aģentūrai Reuters paziņoja, ka ASV ir piekritušas atbrīvot aktīvus, kas glabājas Katarā un citās ārvalstu bankās. Taču amerikāņi to nekavējoties noliedz. Un tā mēs saprotam, ka Irāna pieprasa arī aktīvu atbrīvošanu kā pamatu vienošanās noslēgšanai. Un lūk, viens augsta ranga Irānas avots pat paspēja paziņot, ka šāda aktīva atbrīvošana ir nopietna saruna pazīme.
Vēlos arī atzīmēt, ka pirms ASV un Irānas pārstāvi tikās klātienē, notika atsevišķas Pakistānas premjerministra Šahbaza Šarifa tikšanās ar irāņiem un amerikāņiem, lai vēlreiz noteiktu viņu sarkanās līnijas. Teherānas dienas kārtībā ir savas varas un suverenitātes atzīšana pār Hormuza šaurumu, kur paredzēts iekasēt tranzīta nodevas un kontrolēt piekļuvi. Šaurums ir šaura vieta, pa kuru tiek pārvadāti aptuveni 20% pasaules naftas un sašķidrinātās dabas gāzes. Irāna arī pieprasa pilnīgu uguns pārtraukšanu starp Izraēlu un Libānas Hizbolāhu, kas pēc Irānas teiktā bija jāiekļauj sākotnējā vienošanās ar ASV. Izraēla un ASV noliedz, ka Libāna bija daļa no pamiera vienošanās, bet Baltais nams šo strīdu skaidro kā pārpratumu, sakot, ka irāņi viņus nepareizi sapratuši. Izraēla, kas pirms 6 nedēļām kopā ar ASV sāka militāro kampaņu pret Irānu, šobrīd sarunās nav pārstāvēta vispār nevienā līmenī. Uzņemošā puse, proti Pakistāna, nav diplomātisko attiecību ar Izraēlu un neatzīst tās suverenitāti. Tāpēc ir acīm redzams, ka par Libānu vēl būs atsevišķas diskusijas. Izraēla aicināja Libānas varas iestādes uz dialogu par grupēm Hizbollah atbruņošanu. Lai saprastu, kurš un kādā veidā izdarīja spiedienu uz oponentu sarunās, ir vērts atcerēties pēdējo paziņojumu un rīcību. Un lūk, ASV prezidents Donalds Trumps vairāk kārt publicēja sociālajos tīklos ziņojumus, kuros paziņoja, ka Irānas amatpersonām, citēju, nav trumpju, lai vestu sarunas. Turklāt Trumps pat uzrakstīja, citēju, vienīgais iemesls, kāpēc viņš šodien ir dzīvi, ir sarunu uzsākšana. Viņš apsūdzēja Irānu Ormuza šaurumu izmantošanā izspiešanai un paziņoja, ka šaurums būs atvērts, citēju, ar viņiem vai bez viņiem. Galvenais ASV sarunu vedējs Džejs Dīvens paziņoja, ka ASV ar optimismu raugās uz sarunām, taču brīdināja, citēju, ja viņi mēģinās mūs apmānīt, viņi atklās, ka sarunu komanda nav īpaši uzņēmīga pret to. Tajā pašā laikā Irānas ārlietu ministrs Abbas Arakči paziņoja, ka Teherāna iesaistās sarunās ar dziļu neusticību, ko izraisījuši iepriekšējie triecieni pret Irānu iepriekšējo sarunu kārtu laikā. Arakči, kurš ir Irānas delegācijas sastāvā Pakistānā, paziņoja, ka viņa valsts ir gatava dot atbildes triecienu, ja uzbrukums atkārtosies. Turklāt abas puses parādīja, ar ko viņas ieradušās uz šīm sarunām. Tajā pašā laikā Irāna vēlreiz publicēja savu 10 punktu priekšlikumu. Tajā ir ietverts aicinājums uz garantētu kara izbeigšanu un turpmāku uzbrukumu nepieļaušanu. Tika izvirzīta prasība atcelt ekonomiskās sankcijas un nodrošināt kontroli pār Ormuza šaurumu. Priekšlikumā bija iekļauta arī kardarbības pārtraukšana pret tās sauktajiem Irānas reģionālajiem sabiedrotajiem. Tas ir šīm teroristu grupām. Tieši aicinot pārtraukt Izraēlas triecienus pret Hizbollah, Irānas atbalstīto Libānas teroristu grupējumu, Savienotās valstis atbildēja ar savu 15 punktu priekšlikumu, kas ietver Irānas kodolprogrammas ierobežošanu un Ormūzas šauruma darbības atjaunošanu. Taču tieši Irānas veiktais Ormūzas šauruma slēgšana izrādījās tās galvenā stratēģiskā priekšrocība šajā karā un arī pie sarunu galda. Tirdzniecības kuģi izvērās no šauruma, faktiski bloķējot naftas, gāzes un nēslojumu plūsmu. Sestdien Brent jēlnaftas spot cena pārsniedza $94. Tas, protams, ir nedaudz zemāk nekā pirms nedēļas vai agrāk, bet tas ir vairāk nekā par 30% dārgāk nekā kara sākumā, pirmajā kara dienā. Pirms konflikta caur Hormūza šaurumu parasti tika pārvadāta apmēram 1/5 pasaules naftas tirdzniecības apjoma. Turklāt vairāk nekā 100 kuģu dienā. Tas ir diezgan daudz. Un pēc paziņojuma par uguns pārtraukšanu tikai 12 kuģi dažu dienu laikā ir šķērsojuši šaurumu. Iepriekš dienā bija vairāk nekā 100. Tāpēc sarunas šobrīd ir strupceļā un, kā redzat, viss atduras pret Ormūzas šaurumu, par kuru, atkārtoju, pat nerunāja līdz kara sākumam. Sarunu posmā pirms bruņotās darbības sākuma starp ASV un Irānu pat nebija runas par Ormūzas šaurumu. Tagad tas ir kļuvis par galveno tēmu. Šeit es likšu daudz punkti. Jūsu viedokli, jūsu secinājumus rakstiet komentāros zem šī raidījuma. Abonējiet kanālu, nospiediet zvaniņu un neaizmirstiet ielikt patīk. Ja vēlaties atbalstīt šī YouTube kanāla darbu, jūs jau zināt, kas jādara. To var izdarīt ar ziedojumu palīdzību.
Visas saites un rekvizīti ir šī video aprakstā, vai izmantojot QR kodu uz jūsu ekrāniem. Un neaizmirstiet abonēt manu Telegram kanālu Pečīs News. Saitu uz to atradīsiet šī video aprakstā. Tur mēs publicējam operatīvas ziņas tiklīdz tās ienāk. Ar to arī viss. Saudzējiet sevi. Visu labu!